Tēmas, ka visi kopā ir komunikācija, ir viss ar cilvēkiem. Es nevaru plikt tikai šūt, man arī vajag ar cilvēku parunāt. Man visu vajag, nu tā visa. Es neuzskatu, ka es esmu šuvējs. Es esmu šuvējs un visu, un es nekad neticu, ka man ir salons, visu. Man ir šūšanas darbnīca. Darbnīca. Un viss, un es tajā dzīvoju iekšā. Jā. Bet jūs esat valmierietis? Jā. Es piedzimu Valmierā. Saknes mans vecais tēvs bija kulaks Ukrainā, un viņš bija sūtīts uz Sibīriju. Un tad, mani vecāki pēc tam, kad te uz Latviju varēja braukt, tie strādnieki, un tad viņi atbrauc, un tad te es piedzimu. Vai kāds ir vēl nodarbojies ar šādu veidu lietām jūsu ģimenē? Nu, sieva man ir drēbniece. No senčiem neviens. Pat pogas nemāk piešūt. Izstāstiet, kur jūs visu to esat iemācījies? Nu, es beidzu skolu. Es iesniedzu dokumentus uz pavāriem. Jā, viss es iesniedzu, bet tā kā es aizgāju pirmo dienu tajā skolā, un es biju viens zēns, un pārējais bija meitenes, es izņemu dokumentus un aizgāju tālāk mācīties 9. klasē, nu tālāk. Tā, tagad iesim šūt, es tūlīt sameklēšu diegu. Tā. Un es aizgāju tad uz modas ateljē pa mācekli. Es mācījos pusgadu uz biksēm. Man aizsūtīja uz Janciem uz kursiem, uz 11 mēnešiem piegriezēja kursi. Un, kad es atnācu atpakaļ, tad man bija uzreiz ietota brigāde tieši uz vīriešu uzvalkiem. Brigāde bija, es biju brigadieris, laikam tas ir piegriezējis brigadieris, jā. Kurā gada sen jau tas bija, Bogomolo tā stilu skolē, es beidzu viņu. Un pārējais ir no dzīves. Jums nekur internetā nevar atrast jūsu kontaktus. Man bija ļoti grūti sameklēt. Pārsvarā ir cilvēki, kas runā, kas saka par to, ka ir tāds zināms šuvējs, modelētājs apģērbu, bet kontakts atrast ir grūti. Kādēļ tas tā ir? Man pietiek. Man pietiek tāpat, un principā viss, cik gadus es esmu, nevienu reizi es neliku. Jo, kas saka, no mutē aiziet. Es saku, ja man būtu varbūt vēl cilvēki, kas pie maniem strādāt, vēl tā, kas saka, algotu darbu, un viss, tad varbūt, jā, varbūt liktu kaut kur reklamētos vēl vairāk, bet es strādāju ar sievu, un man pietiek. Bet jums jau ir tāda pasūtījuma, kas ir, piemēram, nezinu, uz pusgadu uz priekšu? Man ir 2 kleitas uz augustu jau ir pasūtīts. Cilvēki ir ārzemēs, viņi pelna naudu, un kaut kādā martā viņi brauks pirmo reizi, tie abas 2 meitenes, jā, un pa jaunas, jā. Un tad mēs runāsim jau pa audumiem, visi, viņi man atstās avansu, un es sākšu jau taisīt jau tā kā viņas brauks nākamreiz, tad es taisīšu laikošanu. Bet pati kleita šūsies, principā, tad tempā, tad es neko nelieku, piemēram, uz to augustu vairāk, tad viņa šūsies pa pusotru nedēļu tempā. Bet man visi jau sagatavots. Mežģīne, audumi, viss. Jums pietiek laika vispār? Diennaktī 24 stundas? Jā. Es ātri strādāju. Labrīt. Ну, быстрее, над иекша. Говорите вас. Я, большое спасибо. Главное здоровье. Будет здоровье, будут деньги. Нет, деньги, да. Я. Здоровье, остальное можно докупить. Ну, возможно. За большие деньги. За большие деньги? Labi, davai, čau, paldies tev. Jā. Es būs noteikti, es tev zvanīšu. Šī tā pusratā tāda žakete man iesākta. Tas ir tam vīrietim, kas man to šmigu atnesa.
Tāpēc viņš prasīja, kad būs laikošana. Bies audums. No padomju laikiem. Ko jūs sakat, audums no padomju laikiem? Šitais, jā. Kur tu tagad vēl tādu dabūt? Man vesels baķis ir. Agrāk es strādāju ilgāk, tagad es strādāju. Es braucu ātrāk uz darbu, līdz 5, viss, ne minūti ilgāk. Bet es esmu darba jau 7 no rītā. Bet sestdien, svētdien es šuju tādi darbi, man ir, sestdien man brauc tie, kas netiek pa darba dienām, vai tie, kas Rīgā ir. Ja es braucu katru ceturtdienu braucu uz Rīgu, laikojos tur arī, tie, kas netiek, tad tie vai mācās, vai kas, tad tie brauc man sestdien. Nu, īpaši, ja kaut kas, nu, tad varbūt svētdien. Bet svētdien es tīru visu te un tā tas ir. Brīvdienas faktiski sanāk tad, kad jūs nestrādājat. Ceturtdiena ir brīva, es braucu uz Rīgu, man ir izklaide, jā, plezīrs, jā. Tad es eju staigāju pa veikaliem, skatos kādi pa audumu veikaliem, skatos, kas ir, visi tie iepirkumi, viss. Un tas ir jums plezīrs? Tas man plezīrs, jā. Jā, to es daru baudu. Kā es smējos te, ka es Valmierā biju agrāk dārgākais šuvējs, bet tagad ir dārgāk pa manīm. Jā, bet tie klienti nav taču tikai Valmierā. Rīgā, Cēsis. Es neprasu, no kurienes viņi brauc. Man ir savi klientūra Rīgā, kur ir un kuri, kas saka, mani gaida un viss. Bet jaunus es nevienu vairs neņemu. Nevienu. Un ja es ņēmu, man tagad jābrauc uz Rīgu, man viena palūdza satikties ar viņu, ka tā viena sieviete no Krievijas, viņa grib veidot, viņa katru gadu taisa kaut kādas kolekcijas, un viņa grib tā kā ar mani bišķi sadarboties. Bet es ar bailēm. Jo es negribu, man šitā bija ļoti slikta pieredze jo tur uzreiz, kur ir nauda un kur ir liela nauda, uzreiz ir katrs velk to deķi uz savu pusi. Nu, tomēr tur ir jābūt situētiem cilvēkiem, turīgiem cilvēkiem, viņi varētu savu pāris tūkstošiem. Tas ir, ja ir ļoti dārga audumi, bet audumi var nevienmēr, kā es saku, nav jau liela māka nopirkt dārgas lupatas un drēbes un to visu uzvilkt. Vajag ar mazākām naudām iztaisīt vēl pat šikāk. Un es jau vairāk, tas otrs variants man patīk. Ar mazākiem līdzekļiem, bet lai izskatās tikpat labi kā dārgā zīmola kleita. Bet tā ķēpīgākā lieta uzvalkam taisot. Ir kaut kas tāds, ko jums pašiem nepatīk taisīt? Piemēram, apkaks. Viss uzvalks man nepatīk taisīt. Es vairāk nešuju uzvalks. Šo jūs redz, kur taisat? Otrs gads iet, ka es viņu taisu jau. Viņam nedeg visu, un viņš saka, viņam patīk, lai es taisu viņu ar baudu. Bet es uzvalks vairs netaisu. Kādēļ? Tāpēc, ka es visiem saku, ka lētāk ir nopirkt. Es pat cilvēkiem saku, ko adresi, braucat, pērkat, un tāpēc tam var pielāgot to uzvalku, un tas sanāk lētāk. Bet tad pārsvarā, kas ir jūsu tie darbi, ko jūs darat? Kleitas, kostīmi, sieviešu. Tāpēc es teicu, ka večīs kopi. Večīs kopi. Tais ir ko visu. Jā. Jā, iztīrīja visu. Jā, tiksi, gan jau tiksi. 10 eiro no tevīm. Pagad. Man te kundzei vajadzēja kaut kādu kleitu pielabot, es kaut kādu atnākšu viņu droši vien, bet tad es zvanīšu pirms tam. Sarunāts, davai, jā. Uzvedies. Noraksturojiet, kas tad ir tāds jūsu vidējais klients, kas nāk pie jums? Ideālais klients, es vienmēr smējos, arī sievai saku, tas, kas strādā valsts darbā. Tie ir ideāli klienti. Viņiem stabila alga, un viņi var atļauties. Man nav tā konkrēti nav. Es saku, es varu šūt arī. Tantiņa man atnāks, es viņu tur pa eiro sataisīšu visu, es pat varbūt tīri simboliski paņemšu to eiro, bet tantiņa ir gandarīta, ka viņa ir sataisīts un viss, un labi, tur es nenopelnu tā.
Tā sanāk, jums tur tāda otra specifiskā puse nodarboties ar šiem te kažokiem. Ja jūs tikai viņus remontējat? Nē, šuju arī pilnīgi no jauna, bet tagad ir klusums uz šito. Šogad pirmais kažoks bija šūts pilnīgi no jauna. Kad mums sākās krīze, vēl gadu šuva, un pēc tam šitais posms vispār bija klusums. 4 mēnešus es strādāju Vīnē, Austrijā, pamēģināju, un 9 mēnešus es nostrādāju Vācijā, Augsburgā. Tas ir no Minhenes 70 km. Nu, vienkārši, Visi brauc, man arī vajadzēja aizbraukt pamēģināt. Nē, tas nav priekš manīm. Es nevaru remontēt, šūt visu, no rīta līdz vakaram pāršūt katru dienu slēģus un lāpīt bikses. Jā, kas saka, man to vajadzēja, tā ir pieredze arī. Bet arī, kas, es sapratu, nedrīkst strādāt. Kā lai tā pateikt, lai tas neskan tā baigi traki. Nedrīkst strādāt pie tiem cilvēkiem, es tā pateikšu, kur ir kādus gadus 20 atpakaļ izbrauc no Krievijas. Kas saka, savējā uzmeta. Soli ļoti labu algu, viss, bet vēl trakāk pa dzīvokli uzmeta sievieti no Latvijas. Viņa vienkārši pateica vācies prom no tā dzīvokļa. Uz dienu. Viss. Nu, un kāds jums ir secinājums tad par šiem te aizbraukušajiem? Es nenosodu nevienu, ka viņi tur, kas saka, nodevē vai kas, bet katram jāizdzīvo. Man šogad ir 50. Jauns var braukt uz ārzemēm un bez ģimenes. Tad jā, vai nu jābrauc to uzreiz visai ģimenei. Visiem prom. Tad jā, tad var. Bet tā, nē. Es biju pa vecu, ka es smējos. Man sieva arī teica, tu esi pa vecu, lai kaut kur tā. Bet pamēģināt vajadzēja. Nu labi, bet atgriežamies atpakaļ pie kažoka. Labi. Jā. Tad jums pasūtīja to kažoku pēc sanāk, 8 gadu, 7 gadu pārtraukumu. 2 gadi man es izsvītroju ārā, ka es biju tur, principā, jā. Tad tas nozīmē, ka cilvēkiem sāk parādīties līdzekļi, ka viņi pasūtītu sev apvērumu. Man ir daži klienti tādi, kas viņi saka, es viņiem prasu krīzi, viņi saka, vai tad bija krīze mums? Principā šitais ir pirmais gads, bet es runāju par izējamām kleitām. Ikdienas kleitas tas bija visu laiku, bet izējamās kleitas principā ir pirmais gads, kad sievietes brauc un ka es prasu, un viņa grib kleitu, skaistu kleitu un viss, un es visiem klientiem vienmēr prasu, kāds ir limits, kurā mums vajag iekļauties iekšā audumos un tajā visā. Un tad sievietes saka, es vienkārši gribu kleitu. Tāpat tantiņa, ja jūs sakat... Nāk man pensionāris arī, viņa atnāk, viņa pajautā, viņa nāk to dara vasarā, kad nav apkure. Cik tas maksā, cik maksā darbs, vai var maksāt pa daļām? Es saku, var. Es saku, man ir viena tantiņa, kura nāk šūt pēdējo 3. metālu. Tas ir apmēram ik pa 5 gadiem, viņa tā nāk. Viņa nāk iekšā, saka, atkal pēdējais metāls. Viņa, cik Dievs dos nodzīvot, tad arī viņa saka, varbūt šūsu vēl vienu metālu. Bet viņa šuj labus metāļus un, kas saka, viņa pērk labu drānu arī, un tad arī tas viss notiek. Bet jūs arī pats modelējat šo apģērbus? Arī, jā. Protams, es prasu cilvēkam vēlmes un visu, kā viņš domā, ko viņš domā un viss, un sievietēm arī. Bet es esmu nešpetnis, es saku uzreiz, ja viņa ir, ja es redzu, ka viņa, piedodiet, resna, tad es saku, tu tā, ka esi resna priekš šitā modeļa. Es arī to saku, un to visi zina. Ja es pats saku uzreiz acīs. Ja es saku, tev vajag priekš tās kāzu kleitas 5 kg notievēt, viņa man arī tievē tos 5 kg. Jo es ātrāk nešūšu. Riebīgs es esmu ļoti. Bet viss ir skaisti un labi. Jā, bet beigas ir tiešām ļoti skaistas, jā. Un visi gandarīti un sūta īziņas un zvanu un paldies. Un tad man arī uzreiz ir tā kā medus maize.
Nu, ir arī savi standarti. Ir, protams, ir dažiem, jā. Nu, es nerunāju par tiem, kam jānēsā formas ir, vai ne, bet, teiksim, tāds ofisā, nu, tur izaicinoši apģērbi nevilkt. Nu, tas, jā, tev vienkārši... Ne tās. Teviem nepagarinās līgumu, ka es visām meitiem saku. Un tev ir, ka man nāk klienti, viņa grib to un to, es saku, bet tev ir amats. Es tā saku, tev ir amats. Respektē. Un tur viss ir rakstīts. Es saku, ja vēl nesaprotu, es saku, paskat savu personas kodu. Tur ir svārku garums pat ir uzrakstīts. Tur viss ir rakstīts personas kodā. Un tomēr ir dažas dāmas, kas to neievēro. Ir, jā, neieklausās, jā, bet paldies Dievam, ka ir draudzenes. Un kuras saka visu. Un pēc tam viņas pie maniem nāk un saka, kāpēc tu man neteici? Es saku, bet es jau tev teicu, bet tu jau kaut kur pa svārku garumu iet runa pašreiz. Nu, bet varbūt sieviete domā, ka apģērbs viņu tomēr padarīs skaistāku un ka viņi uzvilks tos īsos bruncīšus un viņi būs seksīgi. Kāpēc rādīt visu uzreiz? Sievietes grib būt, viņas vairs nav trauslas, sievišķīgas. Jo viņas visu nes uz saviem pleciem un pašas vainīgas. Ka viņi tos vīriešus, viņi slutina tos vīriešus. Viņa palūks vienreiz, otrreiz, ar roku atmetīs, pati izdarīs, pati naglu iesitīs, pati aizies. Vai tad tiešām tik traki? Ir. Un pēc tam raud. Cik viņiem ir grūti. Savā darbā ar klientiem jūs arī pamanāt? Jā. Šīs tā attiecības, kādas ir raksturojās? Jā. Es jau visam sievietēm savam klientam saku, jūs esat, tās sievietes, kas aizņem amatu, tās ir tīpaši. Viņas tādas, viņa jābūt stingri, protams, ja viņa tur vada to uzņēmumu, viņa jābūt stingri, viņa nedrīkst būt vāja un viss tā, bet tas jau aiziet no darba, arī aiziet uz māju, tas viss, viņa to atnes no darba uz māju. Un ar gadiem tas viss un aiziet. Meklēju oderi, un viņi teica, atnāk jums pajautā, jo tur ir tāda, šitā te mētelaudu modeli, viņi teica, ka tā es varbūt, vai to var likt kopināšanu iekšā vai nevar. Man vajadzēs manas vārds viņiem atsevišķi. Kāda ir sanāk pilds kapals? Viņš burznīsies. Šitas? Jā, jo tā ir vilna, te svārki un piedurknes te, pa plānu. Pa plānu? Jā. Ne, šūt var, bet vislabāk ir kleita un šitā. Kleitu, jā. Kostīms burznīsies. Ja tādu izejamo, tad var šūt. Izejamo, bet ja kaut ko uz ikdienu, tad nē. Ja izejamo, tad jā, tad varētu. Tāda balīta būs. Tad jā. Tā. Un žakete, jūs vilksiet kādu blūzi apakšā vai vienkārši, uz pliku un tā poga būs te uz krūtīm. Tad jūs varat nevilkt blūzi un kaut kādu kaklarotika ielikt. Kā būtu? Es vispār gribēju drusku griezt ar to vidu. Vai tā ir tagad modē? Jūs varat meiteli novilkt, es paskatīšos. Bija izlaiduma kostīmiņš, tas bija 35 gadu atpakaļ. Man sakot, te griezt jau, viņš tā kā drusciņ platāks, drusciņ, jā. Bet mēs jau varam uzreiz piegriezt, un lai viņš te vizuāli platāk, jo nebūs smuki, viņš uzreiz sadalīs tīri proporciju. Jā, nesmuka. Nu tad daram tā, jā. Jo būs īs šitā daļa, jo reku jums josts vieta, nebūs labi. Labi, tad jā, tā kā jūs Ja mēs paskatāmies uz to, kā ģērbjas Saeimas deputāti, valdības pārstāvi, kuri dāmas, izvēlētais stils ir atbilstoši, ja tomēr tas nav? Jau labāk. Tas viss nekā bija agrāk. Jau ir labāk. Par kādu laiku posmu? Gadi jau kaut kādi varbūt 7, 5, 7 jau ir labāk. Arī kā vīrieši ģērbjās. Arī visi tie bikšu garumi, kad visi tās visas balles un tās visas žaketes tie garumi. Biksiem jābūt vīrietim, ja ir pa garu, arī vairs tas nav tas, jo tas tīri vizuālais jau ir. Bet viņi nopērk, viņi gatavu uzvalku, viņi iet un visiem jau varbūt pēdējā brīdī arī nopirkt to uzvalku. Un bikses ir pa garu, bikses ir pa platu un žaketi ir pa garu. Piedurknes ir žaketi ir pa garu. Kur? Augs, nekur jau viņš neaugs vairāk. Ja roka neizaugs, kājas neizaugs.
tikai raujās uz leju. Ja tev nav no dabas dots to visu to redzēt, nu tad griezies pie cilvēkiem un viss, kas tev, varbūt viņi izkops tev to visu. Ja tevi stiluje visu. Ziniet, kā vecais Krievu teiciens, tričait paģorki, провожает. Провожает, jā. Bet viņš atkal sāk darboties. Satiek jebkur, pēc apģērba pavada. Jā, jebkur arī es uzskatu, tā arī ir, cik man stāsta klienti, tas ir, ja tu ej uz darba pārunām, tev arī to skatās. Ja tu ej uz kaut kādu konkrētu tādu, nu, kas saka, labu vietu, tev arī jāskata. Visi skatās, kas un ko un kā. Man bija viena sieviete, viņai vajadzēja noslēgt līgumu Tallinā. Mēs speciāli šuvām. Uz to braucienu viņai kleitu meitalu. Es liku viņai zābakus nopirkt, un viņa dabūja to līgumu. Viņa saka, tur visur bija veči no Rīgas pārējie. Viņa bija vienīgā sieviete. Bet viņa saka, viņa jābūt ļoti stiprai, kaut viņa trausla un viss. Bet viņa saka, viņa pēc izskata jābūt ļoti tādai, kā viņa pateica, stervai viņa jābūt. Un viņa dabūja. Viņa bija vizuāli tāda, un viņi dabūja to līgumu. Nu jā, par to jau ir runa, par to, ka tas no iekšienes, ka tas apģērbs, tu jau var uzvilkt, viņš ar tiem īsiem svārciņiem, tas ir tieši tas pats, vai ne? Jā. Kam viņš ir mugurā, tas jau ir būtiski. Jā. Un arī tāda sievietes, kurai nevajag to svaru mest, viņa tieši izskatās, tas tajā seksīgums ir tas viss. Nevis tajā 55 kg. Ne, arī tur ir seksīgums, bet kā tu to pasniedz? Taisīts. Klausies, man ir mietās jāiešo. Nu, velc mugurā. Es tev pēc tam. Es tev vīram pēc tam vēlāk sataisīšu. Man ir sataisīt, bet es tev vēlāk to iztaisīšu. Tu vari iet. Velc, paskatīsimies. Tūlītās. Es labāk pāršu šito, redzi, šito daļu pāršu bišķiņ tālāk. Redzi, lai tev paliktu kabata te. Es negribu tev aizdīt kabatu baigi tur dziļi iekšā. Principā pa vienu tiesu es varu pārlikt uz priekšu un te taisīt tev uz leju šaurināt. Kas jums ir skaisti? Rudens, ka lietus līst uz dzeltenām lapām. Man patīk rudens, tas ir skaisti. Ne kaut kāda ne jūra, nekas tieši, kad ir rudens un tas ir rudens Siguldā. Skaisti. Arī skaistums var būt jebkurā nokaltušā reku zarā. Bet jūs to arī kaut kur redzat savā mākslā, ja? Man tomēr gribas saukt to par mākslu, ko jūs nodarbojaties ar zinām. Šo te sajūtu, ko jūs redzat arī skaistumu dabā. Varbūt kā arī, jā, jo, piemēram, viens piemērs nāk klienti, es saku, tev no šitā auduma vajag tādu un tādu kleitu. Viņa saka, kāpēc tu domā? Es saku, tāpēc, ka es tev redzu tajā kleitā jau. Bet tā ir tomēr reta profesija šobrīd, lai cik tas nebūtu dīvaini, reta profesija vīriešiem. Cik Latvijā vispār ir skroderi vīrieši? Šī galā, man liekas, ka nav mūsu galā, te vidzemē. Neviens jau negrib to darbu mācīties. Jaunieši grib visu uzreiz. Viņi grib uzreiz, man nāk es vairs neņemu, man agrāk bija nāca meitenes prakses no skolas. Viņa man svied diplomu uz galda un saka, reku, man ir diploms. Es saku, mīļai, noliec to diplomu, reku, tur maliņā. Es saku, es tev tagad pusgadu mācīšu, un tikai tad es saku, es padomāšu, vai paņem tev praksē. Ar ambīcijiem ļoti. Viņi vajag uzreiz, bet mācīties neviens negrib. Es tieši domāju par vīriešiem šajā gadījumā. Skaidrs, ka dāmas ir, un noteikti Valmierā ir arī vēl dāmu ateljē. Jā, ir, jā. Bet tieši vīrietis. Kādēļ tas ir tas retums? Pat latviešu klasika piedošana skroderdienas, vai ne? Tomēr vīrietis ir skroders, jā. Paiet 100 gadu mazliet vairāk, un skroders un nebūs. Jā. Bet kā jūs to izskaidrojat? Es nezinu, es nekad neiedomājos par to. Jo es zinu, ka ar manīm tas arī tas nomirst, tas viss. Ka es aiziešu un tad viss.
meita man arī pavisam ko citu mācās arī, un tas arī viss, tas arī, ka es saku, šitais ar manīm arī biznesa arī nomirs. Cik es varēšu, te, kas pieķīti nāk pretī klientam, arī es pieķīti, ka es smējos, bet es negribu tik ilgi strādāt, lai es pieķīti jau staigāt pie klientam. Bet es pat nemāku pateikt, kāpēc tas ir, tieši, ko saka vīriešos. Agrāk bija vairāk.